Šoreiz raidījumā konkurence pievērsīsimies skaistumam un veselībai. Salons Lumina demonstrēs dažāda veida masāžas, savukārt Vejergans Haikēr centrs procedūru kompleksu sejai Mezodeluxe spa. Salonā Stella iespējams veikt Vejergans procedūras ķermenim. Kad tu pēdējo reizi biji pie acu ārsta? Acu veselības centra speciālisti aicina pārbaudīt redzi vismaz reizi 2 gados. Savukārt par vēnu saslimšanām un to ārstēšanu stāstīs Vidzemes vēnu centra dakteris Dzintars Krasts. Par šo visu turpmākajās 20 minūtēs. Masāža ir procedūra, kas palīdz atslābināties, atbrīvoties no hroniska noguruma, depresijas. Tā uzlabo garstāvokli, atbrīvo no bezmiega, atslābina savilktas muskuļus, kā arī likvidē psiholoģiskos sasprindzinājumus, kas ir viena no mūsdienu lielākajām problēmām. Salonā Lumina Valmierā masāžu daudzveidība pārsteigs ikvienu. Galvenokārt vēlos uzsvērt ārstniecisko masāžu. Tā palīdz daudzu saslimšanu ārstēšanai un profilaksei. Galvas sāpju, muguras sāpju, osteohondrozes, radikulīta gadījumos. Mūsu salonā ārstniecisko masāžu iespējams veikt, izmantojot ārstniecības apdrošināšanas polisi, ko noteikti arī iesaku izmantot. Karsto vulkānisko akmeņu masāža. Šī ir viena no iecienītākajām masāžām mūsu salonā. Vulkāna lavas akmeņi ir īpaša kristāliska struktūra. Tādēļ šie akmeņi spēj saglabāt augstu temperatūru daudz ilgāku laiku nekā citi akmeņi. Masāžas laikā organisms saņem siltumu, līdz ar to tiek veicināts iekšējs miers un labsajūta. Piemēram, veģetatīvās nervu sistēmas uzlabošanai starp kāju pirkstiem, uz pēdām un plaukstām tiek izvietoti akmeņi, jo plaukstās un pēdās atrodas daudz receptoru, un šādā veidā akmens siltums un pozitīvā enerģija sasniedz visu ķermeni. Turklāt, jo ilgāka ir procedūra, jo dziļāka ir iedarbība. Tāpēc ieteicams šo procedūru veikt kā vispārējo ķermeņa masāžu, kas ilgst aptuveni 2 stundas. Šokolādes masāža. Tas ir veselīgs kārums mūsu ādai. Izbaudot aromātisko, relaksējošo masāžu ar šokolādi, nezinu kāpēc aizmirstas visas ikdienas nebūšanas un steiga. Šokolādes masāžai neizmanto parastu šokolādi, bet īpaši izstrādātu šokolādes emulsiju, ko iegūst melno dabīgo šokolādi, izkausējot un sajaucot ar mandeļu eļļu. Šokolāde veicina laimes vielas endorfīna izstrādāšanos smadzenēs, kas arī remdina sāpes, atbrīvo no negatīvām emocijām, novērš nogurumu un visbeidzot cilvēku padara laimīgāku. Un tas ir arī mūsu mērķis. Medus masāžas laikā izmanto tīru, dabīgo bišu medu. Medu ādā iemasē ar pliķējošām kustībām vai arī plauksta stingri, it kā pielīmējot pie ķermeņa un tad krasi atraujot. Medu pārsvarā pielieto, lai tonizētu ādu, uzlabotu asinsriti, cīnītos pret celulītu. Tādēļ īpaši apstrādājot ķermeņa problēmu zonas. Pēc medus masāžas veic masāžu ar mitriem dvielīšiem. No ķīniešu tradicionālās medicīnas veidiem mūsu salonā piedāvājam masāžu ar bankām, jeb banku terapiju. Tātad tā ir masāža ar vakumu, ko reizēm kombinēju ar ārstniecisko masāžu, ja tas ir nepieciešams. Īpaši apstrādājot kādu problēmu zonu vai sāpīgos savilktos punktus. Moksa terapija. Tajā izmanto īpašas moksas nūjiņu, speciāli sagatavotas vērmeļu pūkas. Šajā metodē ir apvienoti punktu, siltuma un aroma terapijas principi, jo vērmelei piemīt īpaši spēcīgs aromāts, kas lieliski nomierina. Goša, jeb skrāpju masāža, to veic ar speciālas plāksnītes palīdzību, kas atgādina skrāpi vai ķemīti. Tātad tiek veiktas skrāpējošas kustības, kas virzītas tikai uz vienu pusi. Go nozīmē kustība uz vienu pusi vai skrāpēt, ša ir sliktais. Tātad izskrāpēt no organisma visu slikto. Piedāvājam sauļošanos mūsu iecienītākajos jau 3 solārijos, kas regulāri tiek aprīkoti ar jaunām kvalitatīvām lampām. Nesen esam iegādājušies jaunu, modernu Ergolēna Lux klases solāriju, kas ir viens no labākajiem Valmierā.
Salonā Lumina sauļoties ir droši. Šī zīme apliecina, ka solārija ir atbilstoši Eiropas Savienības normatīviem. Katra 10. solārija apmeklējuma reize ir bezmaksas. Tā ir mūsu dāvana jums. Piedāvājam mūsu salonā iegādāties dāvanu karti, kas būs lielisks pārsteigums gan sievietei, gan vīrietim. Salons Lumina Valmierā Kārļielā 3, ieej no veikala LV puses. Pieteikšanās pa tālruni 642 22 977. Mīļās dāmas, mīļie mūsu salona klienti, mēs aicinām jūs apmeklēt mūsu salonu un laicīgi gatavoties svētkiem. Mūsu salons piedāvā jaunākās estētiskās medicīnas procedūras, kuras piedāvā vācu kompānija Vērgans, kuras mēs jums tūlīt arī nodemonstrēsim. Procedūru kompleksu Mezodeluxe spa uzsākam ar dermio masku sejai, kas ir inovācija ārstnieciskajā skaistumkopšanā. Procedūras principi – apgādāt šūnas ar vairāk enerģiju, un tas nodrošina ātrāku šūnu dalīšanos un reģenerāciju. Mērķis ir ādas izskatu uzlabošana un redzama ādas atjaunošana, pH pārmērīgu skābumu neutralizēšana, kas ir ļoti svarīgs faktors kolagēna sintēzes palielināšanai sejas, kakla un dekoltē rajonā. Procedūra turpina ar vakuum masāžu, kuras laikā tiek rūpīgi apkopta sejas, kakla, dekoltē un plecu zona. Tiek ierosināta limfas attece, veikta saistaudu un sejas ovāla nostiprināšana, kā arī tiek veicināta dubultzodes samazināšanās. Visi šie procesi aktivizē šūnas enzimātiskās sistēmas. Ar vakuum masāžas palīdzību var mīkstināt sausus un savilkušos rētaudus. Piedāvājam alternatīvus sejas plastikai. Tā ir mezoterapija bez adatām. Mezodrenāžas programma ir optimāla mezocare bioloģiski aktīvo vielu ievadīšanā. Rezultātā sejas āda kļūst gludāka, izlīdzinās krunciņas un grumbas, tiek novērsta to veidošanās, stimulēta ātrāka šūnu dalīšanās, augšana, atjaunošanās, kā arī paaugstinās kolagēna un elastīnu šķiedru veidošanās. Mezocare liftings mobilizē starpšūnu šķidrumu jonus, rezultātā būtiski paaugstinās asins cirkulācija un pastiprinās šūnu dalīšanās un nostiprinās derma. Kristāla kolagēna gēla sejas maskas saturā ir bruno aļģu ekstrakts, kas apgādā ādu ar aļģu kolagēnu. Maska novērš grumbu veidošanos, aizsargā ādu un apgādā to ar minerāliem un mikroelementiem. Aktīvā sastāvdaļa hialurons mitrina un uztur mitruma līmeni saistaudos. Āda kļūst gludāka un tvirtāka. Lai ekonomētu laiku, vienlaikus var veikt procedūru Beauty Lips, jeb redzami pilnīgākas lūpas 5 minūšu laikā. Lūpās tiek ievadīts hialurons ar augstas intensitātes UV gaismu. Tādējādi jau pēc pirmās procedūras lūpu līnijas ir izteiktākas, tās ir daudz tvirtākas kā pēc injekcijas un ir vieglāk uzklāt lūpu krāsu un lūpu zīmuli. Atnāciet pie mums Antonijas ielā 10 Vērgans Haikēra centrā, un mēs jums atradīsim piemērotāko veidu, kā būt skaistam un veselam mūža garumā. Vērgans Haikēra centrs Rīgā Antonijas ielā 10, tālrunis 29 19 26 43 vai 67 33 11 98. Visas šīs sejas procedūras piedāvā arī Haikēra centrs Valmierā, salonā Stella, stacijas ielā 14a. Salonā Stella piedāvājam arī ķermeņa procedūras. Vakustēler, kas ir zema negatīvā spiediena ierīce ķermenim. Ar tās palīdzību notiek ķermeņa attīrīšana, limfas drenāža, asins cirkulācijas uzlabošana, tam piemīt pretcelulīta iedarbība un tas veids svara samazināšanu, ķermeņa figūras formēšanu un asinsvadu treniņu. Dermiofakiāli ir skābekļu jonu terapija sejai. Gribat izskatīties jaunāki? Nomainiet savas ādas bateriju. Jums ir tikai jārelaksē zem jonu kupola un rezultāts varēsiet redzēt jau pēc pāris procedūrām. Tā aptur jūsu ādas bioloģisko pulksteni. Izmēģiniet to. Procedūras ilgums ir tikai 30 minūtes. Rekomendējam 10 procedūras 28 dienās. Unikāls piedāvājums salonā Stella novembrī. Vakustēlera kapsula un skābekļa kupols, cena tikai 7 lati. Salonā Stella iespējams veikt vakuuma masāžu ar zemu vai augstu negatīvo spiedienu. Tā nodrošina limfadrenāžu, celulītu terapijā, šlakvielu izvadīšanā, cirkulāciju jeb reģenerāciju, tauku depozītu likvidēšanā.
Notiek auguma formēšana, striju-terapija, augšstilbu, augšdelmu, sēžas, vēdera un krūšu formēšana. Vakuma masāža ir laba relaksācija kakla un plecu muskulatūrai, kā arī paaugstinās fagocitoze. Tiek iznīcināti tauku depozīti, svešķermeņi un nevajadzīgie audi. Papildus piedāvājam slide-styler jeb gaisa zābakus auguma formēšanai. Tā ir mehāniskā limfadrenāža, kuras pamatā ir lipolīze jeb tauku šķelšana. Salonā Stella kvalificēti meistari katram klientam individuāli izstrādās sejas un ķermeņa kopšanas procedūru programmu. Gaidām Vejergans Haikēra centrā, salonā Stella, Valmierā, Stacijas ielā 14. Pieteikšanās pa tālruni 6 42 35 772. Ja acis ir veselas, tās laimē mirdz. Mirdzošas acis ir laime, kur iegūt ir iespējams mums katram. Ar šādu moto strādā Acu veselības centrs, kur no savas privātprakses izveidoja acu ārste Kristīna Leimane. Šeit iespējams profilaktiski pārbaudīt redzi, veikt ārstēšanu un nepieciešamās operācijas. Ja jūs jūtat, kad ir kāds diskomforts, kas jums traucē normāli redzēt, normāli veikt to, ko jūs esat ieradzis darīt, vai braukt ar mašīnu, vai strādāt pie datora, vai, protams, ir jāvēršās pie acu ārsta, lai saprastu, kas ir noticis. Noteikti, ja, teiksim, ir galvas sāpes vai kādi galvas reiboņi, arī tad ir vēlams vērsties pie acu ārsta. Acis ir tas orgāns, kas ne tikai atspoguļo mūsu emocijas, ļauj saredzēt pasauli, bet dažkārt var arī norādīt uz citām veselības kaitēm. Var pat sacīt, ka acis ir organisma spogulis. Pie acu ārsta uz redzes pārbaudu vēlams doties vismaz reizi 2 gados, taču biežāk tas ieteicams tiem cilvēkiem, kuriem ir īpaši darba apstākļi, ilgstošs darbs pie datora, sasniedzot 40 gadu vecumu, kā arī tad, ja ģimenes lokā kādam ir bijušas acu saslimšanas. Viena vizīte parasti ilgst 1 līdz 2 stundām. Cilvēkam vienmēr ir ļoti daudz jautājumi. Vai man viss ir kārtībā, vai kāpēc man ir tā, kā es varētu darīt. Īstenībā cilvēki ir ļoti, tad, kad to viņam sāc stāstīt par to, kas būtu jādara, lai redzes saglabātu, lai šīs laimē mirdzošās acis būtu visu mūžu, tad cilvēki labprāt mācās un labprāt dzird, ko viņš varētu darīt, ja, lai šī redze saglabātos laba visu mūžu. Un tātad viena liela daļa laika tiek pavadīta, lai cilvēkam izskaidrot, ja viņam ir kāda problēma, kas ir par šo problēmu, ja, ko viņš var darīt sevis labā. Acu veselības centrā jo īpaši mīļi tiek uzņemti mazākie pacienti – bērni. Mammas ir tās, kas vienmēr ļoti labi ar savu sirsniņu jūt, kad kaut kas man te nepatīk. Un ja jums ir par kaut ko ir bažas, tad labāk ir pārbaudīt un zināt, ka viss ir kārtībā. Tātad pēc piedzimšanas, tas būtu viens brīdis, noteikti vajag pārbaudīt 3 gadu vecumā bērniņam, kā bērns redz. Pat ja nav nekādu sūdzību, tad pirms skolas noteikti ir jāpārbauda redze, kā bērns redz. Un, protams, ja bērniņš sūdzas par kaut ko, ka viņš neredz, vai viņam sāp galva, vai, teiksim, viņš, piemēram, slikti notur uzmanību, vai viņam ir grūti koncentrēties, vai viņš negrib lasīt, tad jautājums, varbūt viņam ir grūti redzēt. Šobrīd acu profilaktiskajās pārbaudēs tiek izmantotas dažādas mūsdienu tehnoloģijas, kas ļauj precīzāk ieraudzīt, novērtēt, saprast un analizēt acu veselības stāvokli. Tās arī atvieglo ārsta darbu un pacientam padara mazāk nepatīkamas procedūras, un modernā aparatūra ir labs palīgs ārstam. Tajā pat laikā es gribu teikt tā, ka tam visam centrālais ir tas cilvēks, pacients un ārsts. Šī sadarbība, ja, uzticēšanās, pacienta teiksim, uzticēšanās un arī ārsta kompetence. Acu veselības centrā iespējams arī veikt acu ķirurģiskās operācijas. Acu ārste Kristīna Leimane uzsver, ka operācija izmaksas ir saprātīgas. Turklāt sadarbībā ar Ādažu privātu slimnīcu un valsts norēķinu centru operāciju iespējams veikt ar 50% atlaidi, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums. Ķirurģija mums ir gan iespējami ir šī lāzerķirurģija, ja glaukums agrīnās stadijās vai, piemēram, pie sekundārām kataraktām.
un dienas stacionārā mikroķirurģija, kur mēs veicam kataraktas operācijas, glaukomas operācijas un dažādu veidu arī tādas sīkākas ambulatoras operācijas. Mēs esam ļoti daudz piestrādājuši pie tā, lai ar labām, mūsdienīgām tehnoloģijām, labiem materiāliem, medikamentiem un ar augstu komfortu pacientam varētu radīt patīkams apstākļus, un lai šīs te operācijas būtu vienas dienas, teiksim, pacients atbrauc, mēs veicam operāciju, viņš paguļ, pēd pusdienas, un viņš var doties mājās. Acu veselības centrs atrodas Rīgā Čakielā 70, kur konsultē vairāk acu ārsti, taiskaitā arī bērnu acu speciāliste doktere Vita Spērga. Taču acu ārste Kristīna Leimane redzes profilaktiskās pārbaudes veic arī Vidzemē. Reizi mēnesī doktere pacientus pieņem un konsultē Madonas slimnīcas poliklinikā un Valmierā optikas centrā. Plašāka informācija par acu veselības centru www.acuārsts.lv. Ja vakarā pēc darba jūtam, ka kājas ir piepampušas, jūtamas smagums sajūta, tās sāp un veidojas tūs kā potītēm, ir pēdējais laiks doties pie ārsta. Vidzemes vēnu centrā iespējams veikt gan vēnu diagnostiku, gan ārstēšanu, vēnu operācijas, lāzeru operācijas, skleroterapiju un putu skleroterapiju. Dakteris Dzintars Krasts stāsta, ka izplatītākais vēnu saslimšanas iemesls ir iedzimtība. Veicinoši faktori ir mazkustīgs dzīvesveids, vecums un grūtniecība. Pamatā ir iedzimtība un ir arī veicinoši faktori, kas veicina vēnu slimību rašanos. Iedzimtība mēs no saviem senčiem mantojam saistaudu īpašības. Vēnu sieniņā arī plānas saistaudu slānītes, un ja tie saistaudi ir mazāk pretestība, vājāki, līdz ar to arī vēnu var paplašināties un līdz ar to arī nedarbojas vairs vēnu vārstuļi. Ja? Tās vārstulītes vairs nespēja nosegt to paplašinātās vēnes lūmeni. Līdz to pieaug venozais spiediens, paplašinās vēnu sānu zari, kas kļūst arī redzami. Ikdienā bieži vien mēs grēkojam, ilgstoši atrodamies vienā pozā, tāpēc ļoti būtiski vismaz reizi stundā izkustināt kājas un pēdas, lai mazinātu risku iegūt vēnu saslimšanas. Pēc iespējas jāizvairās ir no ilgstošas stāvēšanas, ilgstošas sēdēšanas, no tādām pozām, kur netiek nodarbināts ikra muskulis, jo kājām ikra muskulis ir kā asiņu pumps, viņš pumpē asiņas prom no kājas, masējot dziļās vēnes. Ja? Ja ir stāvošs vai sēdošs darbs, tad būtu vēlams reizi pusstundā vai reizi stundā pastaigāt, vai arī tīri izkustināt pēdas, lai ikra muskulis padarbojās, lai pumpē asiņas prom no kājas. Inovācijas ķirurģijā un modernās tehnoloģijas paver plašākas iespējas vēnu diagnostikā un ķirurģiskajās operācijās. Neiztrūkstošs elements vēnu pārbaudēs ir sonoskops, kas precīzāk ļauj diagnosticēt problēmu. Krāsās redzēt, kā asins plūst pa asinsvadu noteikti plūsmas virzienu. Ja. Ar sonoskopu palīdzību nosaka precīzi bojātos vēnu posmus, un līdz ar to arī ārstēšana ir daudz precīzāka. Patreiz pēc pasaules vadošo vēnu speciālistu viedoklis ir tāds, ka jebkuram vēnu speciālistam būtu jāpārvalda vēnu izmeklēšana, tas ir dupleks sonoskopija, būtu jāpārvalda kāda no endoluminālām vēnu ārstēšanas metodēm. Tas ir vai no lāzera ablācija vai radiofrekvence. Tagad Latvijā ienāk arī steam terapija, tas ir vēnu slēdz ar tvaiku palīdzību. Man šeit pieejams ir lāzers, ja? Lāzera ablācija. Un vēl katram vēnu speciālistam būtu jāprot miniflebektomijas, tas ir vēnas izņemšana ļoti maziem
dūrieniem, griezieniem, ja, 2-3 mm, kā arī jāpārvalda ir skleroterapija. Nu, tas viss šeit ir pieejams. Dzintars Krasts akcentē, ka mūsdienās operācijas notiek ātrāk un pacientam atveseļošanās process ir mazāk sāpīgs. Taču nevienmēr vēnes ir jāoperē. Reizēm var palīdzēt kompresijas zeķu nēsāšana. Tās ir divu veidu – profilaktiskās un ārstnieciskās. Daktars Dzintars Krasts uzsver, ka ārkārtīgi būtiski izraudzīties kompresijas zeķes atbilstošas kājai, jo nekvalitatīvas zeķes var pat kaitēt. Labai vēnu zeķei tai darbībai jābūt graduētai, ja, ka spiediens pie potītes ir stingrāks un pamazām uz augšu tas spiediens samazinās, ja, uz kāju. Līdz ar to tūska tiek vadīta laukā no kājas. Ja zeķi nav nomērīti pēc kājas, tad tas spiediens nebūs pareizs. Tad var nodarīt pat lielāku ļaunumu? Nu, pat tā var būt, jā. Vizītes laikā dakteris arī rekomendē katram individuāli piemērotākās kompresijas zeķes, kuras iespējams pasūtīt un pāris dienu laikā saņemt. Plašāku informāciju par Vidzemes vēnu centra piedāvātajiem pakalpojumiem variet lasīt mājaslapā www.veselasvēnes.lv. Vidzemes vēnu centrs atrodas Cēsīs, Pļavas ielā 5, pieteikšanās pa tālruni 6 41 22 7 11.